Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, zaļiem mežiem birstalām, viļņojošām drūvām. Sveika tauta! Sveiciens no laukiem! Šeit Zemgalē, Mēmeles krastā, lēnām pienāk rudens. Es domāju, tas jūtams ir visā Latvijā, jo naktis paliek vēsāks, pēkšņi uznāk lieti, bet paldies Dievam, kad lietus beidzās, tad ir atkal saule. Tā jau arī dzīvē viss notiek. Pašas tumšākās un nepatīkamākās dienas ir jāpārcieš ar domu, kad pēc tam jau atkal būs labi un atkal būs silti un saulīts spīdēs. Jā. Bet šīs dienas video es gribu veltīt pēdējām skaļākajām notikumam, kas norisinājās 14. septembrī. Talsos radīja ļoti daudz dažādus viļņus, kas nu pat tā kā jau sāk mazināties, noplakt. Un šī te Talsu grupa lēnām iet jau savā ikdienas darbībā. Man ir liels prieks un gandarījums par to, kad uz šo te manu aicinājumu sabraukt Talsos atsaucās tik ļoti daudz cilvēku. Diemžēl mums ir maz video, lai parādītu, kā tas viss izskatījās, jo dažādi tehniski iemesli dēļ un arī sākotnēji nebija paredzēta nekāda baigā filmēšana. Mums šo te video materiālu ir diezgan maz, tāpēc izmantošu to, kas man ir, lai mazliet ieskicētu un atsvaidzinātu atmiņās šo te foršo notikumu Talsos pie Enāra un Sandras. Paša notikuma laikā un arī pēc tam daudziem radās dažādi jautājumi. Vieni bija tie, kas bija ļoti priecīgi, jo saprata galveno ideju satikt līdzīgi domājošos, saņemt jaunus kontaktus, redzēt cilvēkus sejā. Citi varbūt palika neapmierināti, jo nesaprata galā, kāpēc viņi bija atbraukuši un kāpēc mēs nepieņēmām kaut kādus kardinālus lēmumus, kas momentāli mainītu mūsu dzīvi. Pacentīšos paskaidrot. Pašā sākumā, kad radās šī te ideja, un Evija bija tā, kas bija iniciatore, un Talsu Ainārs arī pieslēdzās ar savu īpašumu. Tālāk viss gāja tā kā mazliet savādāk, kā daudzi to gribētu redzēt. Proti, nebija tāda baigā scenārija, nebija baigi izstrādātie kaut kādi darbības, kā rezultātā taptu kaut kas. Tas tika apzināti laists pašplūsmā, lai paskatītos, kā cilvēki paši spēj mobilizēties, vienoties un radīt to, ko mēs tajā mirklī varam. Tāpēc arī nebija nekādas papildus reklāmas, nekas netika darīts speciāli, lai vienotu vairāk cilvēkus, jo tam būtu apakšā kaut kāda materiālā ieinteresētība. Tā kā nebija neviena cilvēka, kas ar to būtu iedomājies kaut ko nopelnīt, un arī pārējie to saprata diezgan ātri, un paskatoties, kādi galdi bija klāti, kā cilvēki paši saveda visu kaut ko, mēs redzējām, ka mēs varam, un mums tas izdodās. Ir mazliet aizkulises, pa kurām dažus vārdus var pateikt, ka, protams, kā apzinoties to, kad cilvēki sāk ieinteresēties par šo te notikumu un gatavi piedalīties, mums ar Kasparu nācās ķerties mazliet pie citas puses, proti, kā tad mēs varam norobežot citus, kas tur arī gribētu ierasties. Citi, es domāju, ir tie, kuriem ir savas vēdera intereses, kur šādas te pasākums, kuros pulcējās daudz cilvēku, momentāli grib izmantot savās interesēs. Noķert jaunus klientus, kaut kādus, pabīdīt kaut kādas savas tur štēlītes, ar kurām viņi varētu tuvā nākotnē kaut ko nopelnīt. Tāpat tās arī ļoti daudzi mēģināja iefiltrēties dažādu politisko partiju darbinieki, kur labprāt atbrauktu tur un pašvidzinātu savus, teiksim, emblēmas vai cepurītes ar uzrakstiem. Ar viņiem nebija viegli, viņas nācās tā kā izkost, kas tie ir, un arī kaut kādīgi zolīdi atšūt. Pateicoties šīm te darbībām un pateicoties arī cilvēku klātbūtnei, mums izdevās izvairīties no provokācijām, izvairīties no nevajadzīgām lietām, un tas, kas bija ieplānots, tas tiešām arī
kā teikt, īstenojās. Cilvēki bija daudz atbraukuši, lai iepazītos savā starpā, bija daudzi, kas bija gatavi uzklausīt un iepazīties, kā teikt, aci pret aci ar to pašu Aināru Kadišu, tāpat tās uzrunu teica Tārs Ramats. Bija vēl interesanti spīkeri, kuri, kā teikt, iedvesmoja cilvēks mazlietiņ nostāties tajā domāšanas virzienā, kāds šobrīd būtu nepieciešams. Bet, sausais atlikums, kāds tad ir? Jā, daudz prasa, kāda tad bija jēga. Un jēga ir ļoti saprotama un redzama. Visam tam bija jēga, ka tātad mēs apzināmies to, kas notiek pasaulē, mēs ar to neesam vienisprātis, mums tas nepatīk, un tai vietā, lai stātos pretī esošai sistēmai ar kaut kādas jaunas, savu izveidotu sistēmu, tas laikam nebūtu tas pareizais gājiens. Drīzāk tas, ka mēs apzināmies notiekošo, un mēs apzināmies tos cilvēkus, kas domā tieši tāpatās, un ar ko mēs varam turpmāk miedarboties, sadarboties, draudzēties, mainīties ar pakalpojumiem vai precēm, kas būs noderīgs, es saukšu to tā, X stundā. X stunda pienāks, nevelti visus to velk. Kāda viņi būs, mēs nezinām, bet tieši tajā mirklī būs nepieciešami visi šie te cilvēki, visas šīs te koordināts viņu un arī šī te grupa. Jo, teiksim, šajā grupā mēs arī brīvi ļaujam cilvēkiem izpausties un šādi arī neierobežojam nevienu, izņemot tos, kas mēģina tur iebraukt iekšā kaut kādus spāmus vai kaut kādas nevajadzīgas reklāmas vai kaut ko tādu. Un paskatieties, kas notiek. Ir izveidota grupa, apakšā būs links uz to, ja kāds vēl vēlās var pievienoties, tātad tur ir dažādas nodaļas, kurās cilvēki sāk savā starpā radīt kaut kādas jaunas variācijas, mest idejas, mainīties ar kontaktiem un iespējām. Ir tāds kā zinātnē un izglītība, dziedniecība, suverenitāte un atklāsme, radošie darbi un pakalpojumi, idejas un ieteikumi, pļāpas visādas, barteri, lauksaimniecības darbi, kopienas, tehnika un izgudrojumi, receptes un daudz kas cits. Proti, šī ir digitālā vide, kurā mēs jau varam darboties katru dienu, rast jaunas iespējas, izvirzīt savas kaut kādas jaunas idejas, kas kopīgi mums palīdzēs grūtā brīdī. Pēc šī te notikuma, enerģētiski mēs uzšāvām riktīgi augšā. To es jūtu arī pēc sevis, kad es vairākas dienas vienkārši nevarēju attiekties no tā. Bija prieks un gandarījums, bet no otras puses bija enerģētiski iztukšots. Un arī šo video es ierakstu, redziet, 2 nedēļas jau ir pagājušas, kamēr viss nomierinājās un galvā kaut kas sastājās. Un arī man nebija iedvesmas dienas 5, es staigāju ar kameru un netiku līdz šejienai, lai runātu, jo es nemīlu runāt tad, kad man negribās runāt un kad man nav ko teikt. Lūk, labi. Rakstiet savas domas šeit komentāros, ejiet arī šajā grupā, izpaužieties un skatāmies vienkārši, kas notiks nākotnē. Un redzot šo te cilvēku vēlmi sapulcēties, sajust plecu, sajust tādus cilvēkus, kādi esam mēs. Tas bija laikam tas galvenais, kas arī radīja to prieka sajūtu visos. Un tāpēc automātiski rodas vēlme kaut ko tādu atkārtot. Un tam ir zināms iemesls, kāpēc to arī vajadzētu izdarīt. Proti, mēs esam radījuši pirmo tādu sanākšanu, kura noteikti nebūs pēdējā. Tāpatās arī jau Talsu grupā Ainārs jau gatavo nākošo nelielo sanākšanu, kas jau būs veltīta tiem vīriem, kam interesē iegūt kaut kādu enerģētisko neatkarību, proti metinātāja diena, kuros vīri brauks un skatīsies un mācīsies, kā izveidot kaut kādu aparātu, kas jums dos elektrību vai siltumu, līdz galām vēl nezinu. Līdz ar to šīs grupas sāk strādāt pašas pa sevīm, un
radīt jaunas idejas. Lai tas neapstātos tikai kaut kur tur Talsos vai kaut kur interneta vienā vietnē, ir doma radīt nākošo notikumu, un tas nākošais notikums varētu būt citā reģionā. Ko tas dos? Tie, kas gribēs sajust to, ko Talsos, tie atbrauks arī uz citu vietu, bet tie, kas nebija, un tie, kas vēl domā, vai tas ir vajadzīgs un kas tas tāds bija, nākošajā reizē varēs atbraukt uz to vietu, kas būs tuvāk viņu mājām. Tas varētu notikt, piemēram, Latgalē, tepat Zemgalē, Vidzemē, ļoti daudz kur. Varbūt šajā ziņā es uzrunāšu visus īpašniekus, kam ir līdzīgs noskaņojums un iespējas, kāds bija Aināram. Aināra īpašums Talsos bija īpaši skaists, ļoti sakopts un foršs, kas radīja daudzos prieku. Paldies, ka mēs, kā teikt, visi kopā nesapostījām neko un viss tur palika forši. Līdz ar to mēs tā kā tā latiņu esam uzlikuši, bet tas nenozīmē, ka tagad tā un ne savādāk. Gribēju teikt tā, ja kāds vēlās un viņam ir gribēšana, un viņam jau ir draugi, ar ko viņš regulāri tiekās kādā vietā, droši rakstiet man, piesakieties. Es domāju, ka nevis es atradīšu jūs, bet jūs atradīsiet mūs, proti nākošā vieta, kurā varētu notikt šāds te sajiets, varētu būt atkarīgs no jums. Ja kāds man piezvanīs un teiks, klausies, mums te ir forši īpašums, piemēram, Alūksnē, kāpēc gan mēs nevarētu reiz sabraukt atkal Alūksnē? Tur varētu sabraukt arī tie, kas netālu dzīvo, arī Cēsis, Valmiera un daudz kas cits, tāpat Latgala, tāpat visi reģioni. Proti, tas bija tikai pirmais eksperiments, ļoti veiksmīgs, tāpēc nezaudēsim šo te pacēlumu, ja, un radīsim kaut ko vēl. Šādas lietas vajag kultivēt, vienlaicīgi arī apvienot sociālos tīklos, tiek izstrādāta mājaslapa, ļoti daudz interesantu lietu. Vienīgais tas, ka visu laiku jūtams arī man iekšēji, ka gribās ātrāk, gribās labāk. Bet ātrumam šeit nevajag pievērst uzmanību, jo kas grib baigi ātri, tas ļoti ātri arī var salaist visu dēlī. Tāpēc nesteigsimies, iesim soli pa solim kvalitatīvi uz priekšu, tad arī taps viss tas, uz ko mēs ejam. Redziet, nobeigumā pateikšu arī paldies visiem tiem, kas atbalsta mani. Tīri finansiāli kāda kapeiku degvielai vai elektrībai, pateicoties jums arī notiek šādas lietas, un pateicoties arī šiem te dažiem cilvēkiem, arī šis pasākums varēja notikt. Jā. Es varēju turien 2 reizes aizbraukt un vēl daudz ko izdarīt. Tā kā tā nav bičošana, bet tā ir miedarbība. Pateicoties jums, mēs kopā ejam uz priekšu. Un tie ir Zane, Gunta, Nauris, Agris, Saucerīte, Vilnis, Juris, Daina, Artis, Andris, Kaspars, Evija, Vija, Armands, Ineta, Ainārs. Tie ir tie cilvēki, kas atsūtīja man kaut ko, un pateicoties viņiem es ielēju degvielu un izkustējos. Es nesolu, kad es taisīšu baigos kanālus, un pateicoties tiem, mēs te baigi kaut ko sasniegsim. Redzu, ka tas nav iespējams, ka tā ir utopija, ka cilvēki nespēja šādas te līdzekļus, kas būtu nepieciešams saziedot. Jā. Tā ir varbūt vienreizējā akcija, kas kaut ko var palīdzēt, bet ilgspējīgāk, negribu nevienu apvainot, bet mēs esam tādi, kādi mēs esam, un esam gatavi dalīties tik, cik mums ir un cik ir tā gribēšana. Tāpēc turpinām darbību. Tie, kas var un tie, kas grib, tie var man atbalstīt zemāk norādītajos kontos. Un pateicoties jums, arī radīsies nākošā iespēja, un tā mēs iesim uz priekšu un uz priekšu. Un kļūsim aizvien vairāk un stiprāki. Jebkurā gadījumā brīnišķīga diena. Nekas, drīz oktobris, bet prieks ir tas, kad zilas debesis nav baigo švīku, viss ir nomierinājies. Apziņa tā, ka nāk rudens, arī nav tā sliktākā. Drīz būs skaistas lapas, sēnes un vēl viss kaut kas.
Un pēc tam būs baltā ziema. Tā kā gatavojieties ziemai. Gatavojieties. Mēs nezinām, kāda viņa būs. Bet jebkurā gadījumā ziema mums nekad nav bijis tas foršākais un mīlīgākais gada laiks. Gan jau pārdzīvosim. Paldies par uzmanību. Čau, čau!